Labvakar, mani sauc Evalds, un es pārstāvu 12 soļu grupu, Anīma Alko 12 soļu grupu. Šobrīd nolasīsim Anīma Alko 12 tradīcijas. Tradīcijas ir attiecības gan pašā grupā, gan uz ārpusi. Īstenībā daudz norāda, ka tradīcijas ir attiecības ar citiem cilvēkiem. Pirmā tradīcija. Mūsu kopējā labklājībai jābūt pirmajā vietā. Personīga atvesļošanās ir atkarīga no Anīma Alko vienotības. Otrā tradīcija. Mūsu grupas darbībā ir tikai viena augstākā autoritāte. Mīļākais Dievs, kā viņš ir atklāties mūsu grupas apziņā. Mūsu vadītāji ir tikai uzticami kalpotāji, viņi nevalda. Trešā. Vienīgais noteikums, lai kļūtu par anonīmu alkohola dalībnieku, ir vēlēšanās atmest dzeršanu. Ceturtā. Katrai grupai jābūt pilnīgi patstāvīgai, izņemot lietas, kas skar citas grupas vai anonīmos alkohoļu kopumā. Piektā. Katrai anonīmu alkohoļu grupai ir tikai viens galvenais mērķis - nest vēst alkohoļiem, kuri joprojām cieš. Sestā. Anonīmu alkohoļu grupai nekad nevajag atbalstīt, finansēt vai ļaut izmantot anonīmu alkohoļu vārdu kādai radniecīgai organizācijai vai svešam pasākumam, lai ar naudu, īpašumu vai prestižu saistītās problēmas nenovirzītu mūs no galvenā mērķa. Septītā. Katrai anonīmu alkohoļu grupai pilnībā sevi jāuztur, nepieņemot ziedojumus no ārpuses. Astotā. Anonīmu alkohoļiem vienmēr jāpaliek neprofesionāļiem, taču mūsu centri var pieņemt algots darbinieks. Devītā. Anonīmu alkohoļu kā tādai nekad nav jābūt organizētai, bet mēs varam radīt dienestus vai komitejas, kas ir tieši atbildīgs tiem, kām tās kalpo. Desmitā. Anonīmu alkohoļu neņem nostāju ar anonīmu alkohoļu nesaistītos jautājumos. Tādēļ anonīmu alkohoļu vārds nekad nav jāiesaist publiskās diskusijās. Un 11. Mūsu attiecības ar sabiedrību balstās drīzāk uz pievilcību, nevis uz reklāmu. Mums vienmēr jāievēro personīgā anonimitāte presē, radio un filmās. Un 12. Anonimitātei ir visu mūsu tradīciju garīgais pamats, kas vienmēr mums atgādina, ka principi ir svarīgāk par personībām.